Sveiki visiem, te es Elīza, un šodien es esmu ar diviem lieliskiem vīriešiem. Vienu, kurš jau te visu laiku sēž. Girts. Un otru, kas tu esi? Steps, jau. Ok, Stepa, kas tu esi, ja tevi cilvēki nezin kā Stepu? Reperis, galvenokārt, laikam mūziķis, jā. Es pat iet tik tālu, jā, mūziķis tagad jau. Es zīmēju, es tetovēju, un man nepatīk tas vārds, bet laikam skaitos arī influencers. Ok. Tas tāds ir karjera, kas atrada man Tag Life chose me, ķipa. Bet jā, man patīk tas, kas man ir. Ok. Kā tu nonāci līdz influencerim? Labi, man liekas, visi cilvēki, kas ir nedaudz atpazīstami, kļūst par influenceriem. Tā kā vienalga, vai tu esi dziedātājs, vai tu esi dejotājs, jebkas viņi Man influenceru daļā vislabāk patīk, ka tieši šī te daļa, kur ir kaut kādas intervijas un kur kaut kādas viedokļu apmaiņas vai cilvēki diskutē vai kaut kas tāds. Bet, protams, es tik iepazīstinās to tā kā visi, kad tev ir kaut kādi pirmie daudzie followeri un tā vienkārši uzrakst, jau, mēs kaut ko pārdodam, palīdz mums kaut ko pārdot, tu dabūsi par to naudu. Man tāds, jau, tu dod naudu, tā kā, hell yeah, es jau tāpat aliņu dzeru, bet sure, davai, dod naudu. Un jā, tad tu pēkšņi saproti, ka tev visu laiku tā ir. Tagad jau es laikam varu teikt, ka kādus gadus sešus stabili, ja ne visi 7, es esmu influenceris, viedokļu līderis. Tas man vajag, kad ir tik daudz viedokļu līderi, bez viedokļu. Jā, tur jau tā lieta. Jā, man liekas, ka ļoti daudz influenceri tā kā... Es varu nosaukt, es nesaukšu, bet ir kādi 4-5 influenceri Latvijā, kuriem ir viedoklis, nevis kuriem ir daudz nopērts šito. Tāpēc, ka man liekas, ka vienmēr, kad ir jāsaka savs viedoklis, tad viss aizvarās. Jā, tāpēc tas ir vieglākais veids, kā pārdot lietas, lai tev nav viedoklis. Tev jābūt ir smukam. Un tev ir jābūt pieklājīgam, un tev vajag, lai vidējais cilvēks, kuram ir bišķīt kompleksi, pavilktos, un viņam būtu tāds, hei, iespirkšu to sejas krēmu, man arī būs liela pupa. Tāds notiek. Nē, tāds ir. Arī ar problēmu ar influencēšanu Latvijā ir, ka tiem cilvēkiem nav primāri pamatdarbs, un viņi tā kā uz to tā kā dzīvo tikai uz influencēšanu, un viņi nevar zaudēt klientus, bet viņi nesaka neko negatīvu, un viss, ko viņi dara reklāmas ietvaros, viss ir pozitīvs, un man tas baigi traucē. Bet tā es arī, piemēram, ļoti daudz labi. Viņi ķipa saka viedokli, bet tas viedoklis vienmēr būs 90% populārais, ko pieprasa to brīdi popkultūra. Visiem šitiem aktieriem, reperiem, pirmkārt, kurš grib klausīties politikas viedokli no repera? Tas ir debils, ja tu klausies reāli politisko viedokli no Lil Baby, no Young Thug, tas ir idiots reāli. Un visiem viņiem ir viens un tās pašas lietas, ko influencēt, visas tās pašas lietas, ko teikt. Tu saproti, ka viņiem īsti nav viedokļu līderi, viņi arī hustlo, viņi kārtējo reizi pārdod, tikai šoreiz nevis kaut kādu preci tieši internetā, bet viedokli, jā, sevi, pa lielam mentāli sev prostitūto. Un jā, tas man tā kā liekas kaitinoši. Netrūk šito mentālo prostitūtu arī ASV, bet tur viņš būtu vairāk. Latvijā tev vismaz kaut kādu, to sakot, honesty vajag. Tev vajag būt kaut cik likt sevi uz paplātes. Jā. Bet man liekas, arī Latvijā tas, ka mēs esam tā kā maza tauta un gandrīz katrs otrais ir influenceris. Tā kā, es nezinu. Nē, man liekas, ka tev tikai tā šķiet, ka tu esi influenceri. Un tu pazīsti daudz influencerus, tāpēc tev liekas, ka katrs otrais ir. Nē, man neliek, man liekas, ka vienkārši jebkurš var kļūt par influenceri. Kā jau jebkurā pasaules daļā, jā. Nē, man liekas, ir tā, ka latviešiem patīk tur. Es tur nopirku tādā un tādā paviljonā, tur tādu un tādu biezpiensieriņu. Ir tik labs, iesaka pamēģināt. Es nezinu, cik... Labi, es neesmu baigi daudz un ilgi kaut kur dzīvojies ārpus Latvijas. Cik es esmu baigi daudz, to tā neņemās tādām mazām, sīkām, cute lietiņām. Tāpēc, ka vienkārši mums arī vajag latviešiem naudiņu. Un tad, kad mēs sākam runāt par to, cik katrs pelna no kaut kādiem TikTok video, tad jau visiem uzreiz ir tāds, varētu es arī pamēģināt, kas ir, protams, ļoti forši, bet man liekas, ka tāpat tev jābūt kaut kādai savai personalitātei vai jābūt tam savam stulbajam viedoklim, lai tu tā kā izsistos. Tā kā... Ok, jā. Bet mēs baigi pie influencēšana. Jā, tieši tā, runājot par personālijām, tu esi ļoti spilgti personālijā, arī hip-hop scēnā un vispār sabiedrībā kā tādā. Jā, ļoti patīk tavs outfits šodien. Jā, šitas ir... Tā kā tu esi tas cilvēks, ko nevar nepamanīt uz ielas. Jā. Bet tas ir tik forši, ne?
Es pilnībā arī saprotu cilvēkus, kuriem tā kā negribās, lai viņus pamanu. Man ir dienas, kad es negribu, lai man pamanu, bet pēc tam ir lielais hudijs, lielo kapuci, ko es pārvalku pāri. Un es pa ielu, piemēram, arī eju par taustiņās nodūru seju. Zemē es pat neredzu, man bieži vien draugi pārmet, bet es tur gāju pāri ielai, es tev māju, tu man nepazini. Es nepazinu, pēc tev neredzēju, tā kā godīgi. Es vienkārši dzīvoju savā kaut kādā. Bet pirmkārtām man patīk vizuālas lietas ļoti. Pofīgi, vai tas ir komiks vai filmas vai kas. Otrs ir tas, kad citi ķūnē mašīnas, es ķūnēju sevi. Un gan jau, ka tas ir kaut kas ar mani ir bišķīt off, kaut kāds. Nu, bet tas ir labi. Bērnībā, vai kaut kas, vienmēr skolā šitā lietas šitā izskaidro. Gan jau, var būt arī kaut kā tā tas arī ir. Bet zinu, ko man vienalga. Bet tie cilvēki parasti ir visvarsākie. Tā kā viņi ir ļoti ekstraverti. Ekstraverti cilvēki, kas ir arī too much un ir pilnīgi kretīni. Jā, protams. bet man liekas, tu vari ļoti atšķirt, kurš cilvēks tā kā savu personalitāti ir izveidojis no kāda tā kā nošpekojot, ka viņam ir tāds, tas cilvēks ir loud, tas cilvēks ir tā kā ekstra. Es gribu būt tāds pats, bet tu jūti, ka tur nav tā saikne galīgi. Es varu būt pārāk ekstra un pārāk lauda. Tas bija pa daudz izdzert. Tu dzirdēsi laudu un vispārējo. Es atvainojos laicīgi cilvēkiem, ka man ir nācies redzēt tādas stāvokļos. Man liekas, ka kaut kā tur to krāsaino stilu un kaut ko tādu lipina kopā. Paiet laiks, līdz tur tu vari izskatīties pēc Ronaldu McDonaldu, bet iemācīties izskatīties labi pēc Ronaldu McDonaldu. Tur paiet laiks, tur vajag bišķīt pieredzi. Tu vienkārši saģērbies, kā es nezinu, tur Takeshi 69 no videoklipa. Tu izskaties vienkārši pēc skaļa idiota. Bet bišķīt kaut kā tur tās gaumas pakombinēt. Es šodien esmu skaļāks idiots nekā parasti, bet varbūt arī bišķīt piecmētāks. Es varu baltā tēkraklā, melnās biksēs staigāt un stili justies fresh. Kā tev aizsākās mūzikas karjeras? Es saprotu, ka tu biji punkrock scēnā sākumā. Kā tevi... Punkrock scēnā? Jā, un tad man interesē laikam tas, kā tevi ievilka hip-hopā. Jo no punkrock scēnas uz hip-hopa tas tā kā tāds diena pret nakti. Tas ir tā kā cilvēki, kas iet uz to depo? Jā. Es burtiski biju tas cilvēks, kas iet uz depo. Man bija zila grebena viss pārējais. Patiesībā rapu es klausījos krietni pirms punkroka. Bērnībā jau visus Eminems, 50 Cents, bet vienmēr likās, ka tur, reperi tādi, lielāki pa pasauli karakteri. 50 Cents sašāv, cik tur 9 reizes man neviens nav sašāvis, es tad nevaru rapot, bet tev nokoda un pat rekurs es varu par to iepist albumā. Tur tā lieta. Ziletī pārgriez rādu. Tur tā lieta, ka paiet laika, tad tu klausies to pašu Eminem un tev tie 18, 19 gadu tāds. Tur zinu daudz lietas, kas viņam tur bija, man tas pats. Un tu pat klausies, labi, Gucci, man es gluži neesmu, bet es varu tā kā ar viņu kaut ko relētot. Es noteikti varu ar kaut kādiem tur Tyler, the Creator vai kādiem dīvainiem SoundCloud reperiem ar visu to, tā kā reāli asociēties. Un vienā brīdī es pat saprotu, ka man bija face tetovējumi pirms tetovējums, pirms SoundCloudā visiem sāka viņi parādīties. Es Gucci man klausījos, es devu viņam, man bija tāds, fuck, ja es gribu. Es zināju, ka vienu dienu es gribēšu to debīlo saldējumus pa visu seju tipu tetovējumu. Kā, pastāstījā par to transformāciju? Jā, bet pienāk kaut kāds tas moments, kad beidz klausīties, pienāk tie tīņi gadu trakiem, tad punkroks vairāk pavilks, nezinu, metāli ir klausies, tur Cannibal Corpse, Slayers, visu to. Un eventually gribēju taisīt grupu, bet grupā, lai kaut ko darīt, man kaut kas spēlēt vai dziedāt. Es nemācēju neko no visu. Un tad ātrākais veids, kā to izdarīt, ir punkroka grupa. Tu savāc džekus kopā, sākām močīt to. Un tad kaut kā sakrita tas, ka mums tā grupa kaut gadu pa lielam eksistēja, bet mums diezgan normāla fanu bāze. Vienalga, underground siktīgs, bet cilvēki mums mīlēja. Tas šovi bija traki. Un vienā brīdī es saprotu, tā fanu bāze nekļūst lielāka. Es gribu lielākus šovus. Es varu to visu nokontrolēt. Es gribu. Un riktīgi interesi paralēli atkal sāk par rapu parādīties. Jo tieši palika tā riktīgi friki vilnis sākās, ka viss šitas... Vienmēr es nedēļas laikā, vidusskolā ejot, uzzināju par Tyler, the Creator, A$AP Rocky, Chief Keef. Tas vienā nedēļas laikā. Cik tās ir 3 dažādas influences. Man tāds, wow, raps atkal paliek interesants. Es kaut kāds Odd Future, visu šitos klausījos. Kad tas bija, apmēram?
Es teiktu, ka tas būtu intervāls 16, 17 gadi, kad tas sāk tas reps. Interesēs paralēli man tā pankroka grupa vācās kopā. Tas nemācās precīzi. 12, 13 gadiem. Jā, jo šogad es, piemēram, redzēju, kad bija kaut kad mājā bija 10 gadu bilde Facebookā ar manu pirmo grupu. So es teiktu, ka pavatajā laika intervālā, kamēr es to pankroka grupu vācu kopā, mēs taisījām mēģis, tikmēr jau uz to freaky rapu jau sāk klausīties. Un, vienkārši dope lietas, viss tas trap vilnis arī tieši sāka palikt karsts, arī riktīgi. Un jā, tad sākās grupa. Paralēli to rapu klausos. Es vēl paralēli to pie Dispose un Tīču sāku iet uz. Viņi mani vispār, mēs vienmēr piedzērāmies, gājām uz viņu drum and bass pasākumiem. Un es jau tur freestyloju kaut ko pie viņiem virtuvē un Dispozu Tīču. Vienmēr tur, vai, bļē, mums vajag MC, ņem miķi rokā, vai moči. Es tur, nē. Un vienā reizē bija tā, ka es tos mākonis vēl rapu un bija viņi pie MC-iem. Un bija otram čokam jābūt. Otrs čoks kaut ko bija vai sadzēries, nogulēs, vienkārši, kurš nebija. Un viņiem tāds, bļē, mums vajag otru džeku, un bum, Dispozu, un iemet to miķi rokā, saka, davai, pisies skatos. Un man tāds, ok, un es aizgāju, un cilvēkiem patīk, un man tāds, ok. Un es atceros, ka es nezinu, tā pārsāliņas dabūju par to. Nākamajā piekdienā es biju atpakaļ, tad jau man bija āliņu kuponi, man jau bija galvā, jau bija tā kā āķis lupāni, jau cilvēki jau vairāk, un bija jau tādi, kas jau, tā kā dzird, ka viņiem ir interesi, viņi nāk klausīties. Paralēli tā punk grupa notiek. Un tad vienkārši vienā reizē notika tas, kad mēs jau sākām kaut ko tur, sāk bišķīt dēm, kas ierakstīt, bet nebijām gatavi, bet punkroka grupai, kurš pēdējais koncerts beidzās to sagriešanas visu epizodi, un bezklī mēs ne pašķīrāmies, bet mums bija šī noplaka, jo mēs tur arī uzstājāmies par 3 salas kuponu uz seju. Principā ar to iegrūšanu mikrofonu tev rokās sākās New Wave. Tā kā tas bija pirmais lavīnas grūdienis. Tas būtu sāktos repčiks. New Wave, es teiktu, ka sākās pie Svētes, šautāts Robim. Viņš bija viens arī no Wave OG memberiem. Sākās pie viņa dzīvoklī mazā istabiņā, kur mēs sākām rakstīt dēmkas ķipa joka pēc, lai gan galvā es zināju, ka joks tas nebūs, kad es jau tā kā taisos. Tas bija, es teiktu, pāris mēneši pirms tā punkroka grupa izjuka. Tā kā viņi izjuka, mums tāds fuck it, ejam iekšā, tā kā daram šo pa īstam. Full on, jā. Jā, full on. Pāris mēneši vēlāk mums jau bija pirmā dziesma gatava nosaukums, logo, viss. Bet principā New Wave izveidoja Tīča. Jā, es teiktu, ka cilvēki, kas mēs viņu izveidojām, bijām vairāki. Un es biju pirmais, kurš bija tā kā sākumā. New Wave bija domāts, kā viņš producēs. Yeah. Es repošu, vēl viens džeks taisīs drēbes, un vēl viena meitene atbildēs par tā kā vizuālu. Nebija vispār domāts, ka būs vēl reperi. Bet doma, ka tas būs tā kā lai 4 pasaka, cilvēku komanda. Līdzīgi tā kā A$AP Rocky ir šis AVGE, vai kā viņš saucās. Tā kā tāds lifestyle fashion tipa figņa. Un es atceros, kad man jau bija jaunais, bija iznācis, un tad tikai, es atceros, Tīča rādīja beats, viņš tāds, yo, bro, by the way, uz šitā beat, es gribu pamēģināt arī uzlikt, kas bija realitāte. Un bum, tad jau Tīča repo. Paralēli mēs tās demkas rakstot, pie mums jau bija jau Svēte, MC Apšaude, taču Jānis vēl, es ceru, ka es tagad visus members nosaucu stulbi. Mēs tad daudz esam. Daudz. Jā, bet visi, jā, Prusiks vēl nebija to brīdi parādies, bet Prusiks bija jau pats no sava gala izlaidis. Un viņi visi jau bija kaut ko ierakstījuši, un viņiem ar tāds lēnā garā fuck it. Mēs arī klausamies, mēs kļūstam tā kā labāki. Protams, atskatoties to, mums tie pirmie treki ir tur flows, klibo, metafors, bišķīt debils un tā. Bet tas bija no sirds. Un tas man ir liekas, tie galvenais. pirmie video, kur tev bija tā grebene, kur jūs bijāt, es nezinu, pie kā dzīvoklī. Un, tā kā, es nezinu, vai tas bija reāls līns, bet dzerat līnu un visu kaut ko tam līdzīgu. Man bija tāds, wow, šis ir crazy. Tas ir līdz, tas citas video ir uzlikts privated. Bet, ja kāds komentos rakstīs, būs baigais pieprasījums, mēs viņu varam ielikt, mēs viņu pa laikam prikoli pēc 24 stundām ielikam story. Jo es atceros to video, man bija tāds, wow. Jā, tas ir gāzena, mums bija. Tur, mums bija, jā, tas bija. Tev bija sarkana, man liekas, drēdi. Sarkana vēl ne, bet bija drēda grebena kaut kāda. Jā, tāds crazy bija. Kura bija pirmā dziesma, kas jums aizgāja? Tā riktīgi aizgāja MC Apšaude pestītājs, kas bija praktiski, es teiktu, ja decembrī iznāca jaunais, tad, man liekas, pestītājs iznāca kaut kādā
aprīlī, maijā, kas rēķina, mēs pusgadu laikā mēs jau bijām tā kā jau, vismaz jaunieši mums šis sāka zināt. Man, piemēram, tur nebija nekāda liela cipara, bet es jau pirms tam pankuhā man seju jau atpazinu, un pēc tam, kad man vēl tā visi drēdi un sejas tetvēm bija vien vairāk arī cilvēki, tur, uz ielas nāk, tur, tas, tipa, un tad pa lielam vasaras laikā uzkrājās riktīgais tas, cilvēks sāk runāt, un tad bums, septembrī laikam dropoja, vai oktobrī Prusaka sporta stundas, un mūsējies šitas te. Viņi grib fleksot back-to-back nedēļas atstarp, un tur viss aizgāja. Normāli. Jūs tā kā naudu no tā pelnījāt, vai? Mēs tobrīd ņifigā nebijām atklājuši vispār, kā monetizēt visu. Es atceros, kad tobrīd es atceros, ka no YouTube vēl varēja dabūt normāli peso. Tas bija pirms visa tā AdWar, kas tagad ir, kad tev pa lielam, ja tev ir kaut kāds contents mature, tad tev nedod nekādu ad revenue. Bet mēs vēl to nebijām iemācījušies normāli monetizēt. Tas ir viens. Otrs, mūsu visādi riktīgi blacklistoja. Es atceros, mums, piemēram, bija, man liekas, es negribu tagad samalot, bet Star FM pasauc mūs uz interviju, jo mēs jau tur esam kaut kādu 6. nedēļu sporta stundas ir pirmajā vietā, kādā internetopā. Es pat nebiju līdzi, man liekas, tīči bija Prusaku, un viņi aizbrauc, un ar viņiem interviju. Kā jūs domājat, ka šodien būs pirmajā vietā? Viņam tas, gan jau, kad mēs, jūs mūs pasaucam, tad, jūs, tu. Un tagad skanēs tur no sērijas kaut kas. Viņam tāds, jūs tā kā, negribat mūsu dziesmu uzlikt, tad, nē, mēs nevaram jūs atskaņot. Tā kā, what? Tagad tas ir normāli, ka tu dzirdi, piemēram, viss tops ir Rods Goču viesulis vai pat, nezinu, kaut kāda arī rupjāks dziesmas vai kaut kas tāds. Tas skan par rādio, tā kā tas ir normāli. Tobrīd uz mums, tā kā uz kādiem bastardiem skatījāmies. Skatījās gan visu rapu komūnu, gan arī mūzikas tā kā industrija. Mēs bijām tā kā, viņus klausās tikai sīkie YouTube'ā. Un varbūt arī tā arī bija, bet fakts kā tāds... Mēs, man liekas, uztaisījām industrijā ļoti vajadzīgas un varbūt daudziem negribētas, bet reāls pārmaiņas. Mēs tagad visi, kas repčikā lido, atceraties, kurš rāpoja. Pirms mums rāpoja vēl trakāk džeki. Jo, piemēram, tas, ko es klausījos, kaut kāds PKI vai ko tādu, viņi vispār rādio neskanēja. Mēs tikām vismaz lēnā garā. Šautauts, starp citu, rādio 5. Un es atceros, kad viens no DJiem, kas... Kur arī caur draugiem mēs satikām, viņš pie mums bija ciemos, dzirdēja arī kaut ko pa mums, un viņam tāds, šitas būs big, tas bija Magnus Seriņš, viņš mums arī pasauca pie sevis uz viens no, patiesībā, man liekas, pirmā normālā radio intervija un pirmā reize, ka mūsu mūzika normāli atskaņoja radio, tā kā, kad pret mums izturējās kā pret, jūs esat mūziķi, nevis... Vienas reizes kaut kāds veiksmīgais. Un cik tev tajā laikā, ka jūs uzsprāgāt, cik tev bija gadi aptuveni, kaut 18, 19, Nē, man 20? bija, es biju, man liekas, sanāk vecākais vai man bija 21. Jaunākais, man liekas, varētu būt, kad apšaudu viņam varētu būt, bija 18 vai pat 17. Vai 18, 19, kaut kas tāds, neatceros, kāda mums tā gada atšķirība. Man bija 21. Un kad jūs sākat aicināt uz visādiem pasākumiem? Pasākums sākumā mums ar pašu pirmo mēs taisījām, es nezinu, vai zināt tādu vietu Fukushima? Ķīpselā, šitās tā ir Olimpija vai kas tas? Nē, es nezinu. Jā, tur ir, kuroči, tādā ostas tipa vietiņā, tagad viņi norevidēt, bet, kuroči, bija tāds hippie panka vieta, kas bija caur krūmiem privāti īpašums, tur jāiet, un tur bija tā kā mini pilsētiņu uztaisīt. Tur bija vecs skolas autobus, kurā bija DJ varēja plejot vēlāk, jo tur bija kokā māja uzbūvēta, visādi tāda frīkī maza vietiņa. Vienmēr policija brauc, bet mums nekad nelaid iekšā. Un, groči, mēs tajā izdomājām uztaisīt savu pirmo konci, un es atceros, kad mums vēl bija, kā lai šito pasaka, baigi necenzējot, jo stāsts ir smieklīgs. Kruč, mēs paši ņemam skaņu aparatūru, mēs paši aicinājām draugus, arī tikai ar ielūgumiem. Bija, man liekas, ies maks bija kaut kāds piečuks. Un es domāju, ka vēl pie ieejas viens no mūsiem darīja vēl ekstra lietas, lai nomaksātu tas skaņu aparatūru. Kruč, koncerts Litvijas bija pirmā reize, ka mēs vispār uzstājāmies.
Un es atceros 6 no rīta pieskrien tīčam klāt, tad saku, jo, bro, tā kā mēs neesam minūsos, viņš tāds, jo, tikko burtiski mēs esam pa nulēm. Un tāds, fuck, yeah! Mēs pat neko nenopelnījām, bet mēs, nebija tāds mīnus 200 eiro. Otrā reize bija jau, es biju čomam ģimenē, mēs uzstājāmies tajā Pūcē klubs naktī pagrabā. Jā. Un trešajā reizē es atceros arī tādu bišķī, nu, ar aizdomām vai sanāks. Mēs uzstājāmies noliktavā 3. Un, ja es pareizi atceros, tas vēl pie tam bija koncis, kurā bija mēs un satīns, un iebi kaut 5 eiro. Oh, wow. Mēs 2017, tas 18. gada sākums varētu būt. Turēja pa piečuku, vai, man liekas, dzirdēt abas divas vienā vakarā noliktavā 3. Un, principā, tad arī sākās tādi riktīgi trakie balēšanās laiki. Balēšanās laiki jau bija pirms tam. Nu, jā, bet tad, kad jūs kļuvāt arī populāri, man liekas, tur visi bija tā kā visi gribēja ar jums tusēt, visi gribēja iedzēt. Man liekas, visi gāja uz Tallinas kvartālu tikai, lai satiktu kā tevi un Krusaku. Jā, prikals vēl bija tāds, kad mēs pirms tam tusējām, vienmēr ir bijis tā, ka tagad vairs tā nav, jo es jau sen esmu tā kā negribu dzīvot īsti Pritonā. Bet vienmēr bija tā, ka kopš es 21. gadā izvācos no mučas un kopš pa lielam sākās veivī, vienmēr mans dzīvoklis bija trap house. Tā bija tā vieta, kur dzīvo kaut 3-4 purni, nekas nav tur vākts nedēļu, tur kaut kas guļ uz grīdas, kaut kāds homies jau nedēļu nav bijis projām. Pa grīdu tur ripas un dzērienu un pudeles, viss pārējais. Tas vienkārši čiks, džeki, random, kaut kādi cilvēki nāk iekšā ārā. Nu, parasti tu sākās ceturtdien, beidzās kaut pirmdien vai svētdien, kā kurš viss. Bet tad, kad sākās šitie koncerti, viņi aizgāja, tad vairs tie nebija tikai mūsējie cilvēki. Tad jau sāka visi pēc aptariem nākt cauri un tā kā sūds kļūst slimāks un slimāks. Jā, es esmu redzējis diezgan vienkārši daudz explicit video un fotografijas no tiem laikiem. Un es tāpēc saku, ka man šķiet, ka tie tusiņi bija vienkārši crazy. man liekas, kā... Jā, nē. Man liekas, būtu pāris karakteri, kas iederētos šitā intervijā vēl ļoti labi. Bet šausmas, normāli. Nu jā, mēs padevām ručikā, jā. Nu, viss tas vienkārši tā kā laiks sakrat precīzi tā kā kopā. Tieši tas, kad, tu esi daži no mums tīns vai tikko tev 20 palikuši, tā naudas tāds bišķi tāds, bišķi dīvainīts, kaut kāds pankrokers vai kaut kas, jo mēs visi bijām tādi bišķīti outsideri, Un tu pēkšņi, tu visiem patīc, tev kaut kāda nedaudz, bet tā nauda pēkšņi ripo. Jo, kādreiz, es uzvērs arī pa pirmiem končiem, mēs pirmais koncis kojotos, mums uz 6 purniem mums samaksāja, es negribu tagad sadirst, 350-400 eiro. Uz cik purniem plus DJ? Nu, tas kaut kāds, 50 eiro var būt. Jā, bet mums bija iedomājies, mums atnes vipiņā šņabu pudeli un daudz Red Bulls un šņabiem, bet tas svecīt. Mums bija, wow, rockstar lifestyle. Mēs cik maz vajadzēja. Tagad tas reāli neviens no mums vispār tā kā tāda nauda, tā kā neko vispār, neko mūžā nedīt. Tāpēc atkal reperi, kas šito skatās, tas, ka jūs tagad varat prasīt foršas piķis festivālos, klubos, visā pārējā. Atcerieties, kurš tie paši. Jo es redzu, Prusaks bija viens no tiem, kas reāli arī Twitterī, dirsās ar klubiem, kas nemaksā laicīgi, vai klubiem, kas riktīgi kapeikas pišu, vai mēģina kaut kā apskemot. Un esmu, piemēram, pats gājis uz Džeku, es neminēšu, kurš tas bija. Pasākumu veidotāju pat vairākiem bijis, bet viens man riktīgi izveda, kuram es pat gāju uz viņa pašu bāru, reāli fucking presēt. Pat, diemžēl, Džeks pats nebija vietas, man bija jāpresē viņa darbinieks. Presēt naudu ārā, jo mani pišu, manus Džekus pišu, un pišu jau mēnesi, pišu jau 2. Un, jā. Un mēs arī kaut ko esam izdarījuši tādā ziņā. Un kur tajā visā trakumā, tad, nezinu, kad tu zaudēji nevainību pirms New Wave, tā kā visa tā trakuma pēc? Jā, pirms. Bet, protams, pirms... Depo? Tas bija cik gados? Zini, es teikšu tā, es kaut ko, zinu, šo un to biju padarījies, bet tā kā full on nopisties, es pirmo reizi nopisos, seks, pilns. Man bija diezgan vēlu, 21. gadā. Okay. Jā, bet toties, es saku, es biju,
man tiešām biju vairāk džeks, kas arī tagad bieži esmu, kas dzīvo kaut kur savā pasaulē, savā galvā. Un tāds bišķi nerdy, ķipa. Es biju vairāk tur mošpiti vai skatos filmas vai tusēt patika un kaut kas tāds. Varbūt arī tas, ka es diezgan ilgi, teiksim tā, jau no kaut kādiem 9-10 gadiem porņukus skatījos, gan jau nepalīdzēja tam getting late daļai. Un skolā es nebiju baigi populārs, bet tad sakrīt tā, ka es te 21. gadā nopišos un pa lielam kaut kādu pusgadu laikā uztaisu veivī. Un tad pēkšņi man ir parādījies tas, kad es zinu, ka tas ir diezgan viegli izdarāms un ka man patīk. Un pēkšņi esmu populārs. Es tajā pašā noliktavā 3. Es zinu, ka man vienkārši koncerts beidzies, un tur jau jātaisās, un bum, čiks iestum, tur nezinu, toitujā natsūkā. Man tāds, tu man nekas pat nav jādara, wow, ok, cool, damn. Un, es tieši biju jautāt, vai tev ir bijis seks ar kādu no faniem, bet, principā, tu tikko atbildēji. es uz pārtraukumiem pa lielam esmu seks addikts, Tad es biju kaut kāds pāris. Es varu teikt, es varu saņemties. Es varu būt arī lojālās attiecībās. Esmu sapratis, ka man labāk patīk, kā bija monogāmija un kas bija otrs variants. Poligāmija. Man patīk tāds atvērts variants. Gribās trīsam, davai, negribās, nedaram. Viss cool. Nevajag būt horny 247. Bet es esmu frīks. Un, jā, tā kā tas moments, kad noklikšķēju, es kaut kādus nākamos 3 gadus pisos tā kā trūsis. Un zinu, jau apetīti rodas ēdot, jo tālāk, jo trakāk, zinu, tu skaties, cik fucking ilgi porņuks vēl visādi saprot, cik patiesībā ilgi vēl to visu, viegli to visu ir realizēt dzīvē. Tas nav tā kā kaut kāds mistiskais scenārijs. Bet tā patiešām ir, kad es padomāju, kā, piemēram, man pašai ir, ja, piemēram, es netiekos ar nevienu, man nav tā, ka man baigi gribās seksu. Man ir tāds, ok, bet līdz ko tu sāc darīt to, tu vienkārši iej tajā ritmā, un viss notiekās. Un tev tāds adrenalīns pilnībā, un tīpaši, ja tie ir vēl jauni cilvēki, nevis viens un pats. Man liekas, ar jauniem cilvēkiem vispār ir kaut kas tāds, ka visiem patīk new shiny things. Jā. Un tu dabūni to sajūtu, ko tu nedabūni vēlāk. To visu var atjaunot, protams. Jo es noteikti esmu cilvēks, kurš ir par attiecībām. Man ļoti patīk ar vienu partneri un tā. Bet dažreiz, ja vienkārši tu saproti, ka tev ar to cilvēku ir vairāk tā kā seksuāla tikai saikne, nevis arī emocionāla, tad vienā brīdī tā saikne vienkārši pazūd, jo tas vairāk nav interesanti. Jā, tāpēc vajag to balansu kaut kādu atrast. Un tāpēc man arī liekas ļoti aktuāli un svarīgi ir šie trīsam vai ik pa laikam kādam, vai pat manis dēļ, fuck it, forsam, orģijas vienalga, kas kuram neierobežojot, nevajag apstāties pie trīsamiem. Jā, bet, protams, down for that. Vai arī, bez neterorizējot otru vai nebāžot to seju, aiziet taču pa malām kaut ko izdara. Man, piemēram, esmu sapratis to, ka tā randomā one night stand parasti ir jautri pirmās, 15 minūtes. Kad tas uz to iet, tā kā. Jā, ak, Dievs, jā! Tā tiešām ir. Tad vienā brīdī tu saproti, garlaicīgi. Jā, kad līdz tu tiec, līdz seksa daļai ir baigi jautri, bet līdz tev ir tāds jā, tu saproti, ka mājās kaut kas labāks gaida. Jā, mājās bumanais. Jā, tu atceries, kāpēc. Nē. Bet vispār par ko es runāju, kad tu domāju, kad tu runāji par nevainības pazaudēšanu. Man liekas, ka ja es tagad būtu nevainīga, es nevarētu vairs pazaudēt nevainību. Man reāli liekas, ka man būtu bail. Tagad? Jā. Man reāli liekas, ka ja es tagad būtu nevainīga, es nekad nepazaudētu nevainību. Tā kā man šķiet vienkārši briesmīgi. Zini, kas man liekas arī viena no aspektiem, kas man lika, un šis izklausīsies krīnu, bet tas ir true. Kas man lika skatīties to nevainības pazaudēšanu netik ļoti, man daudziem, teiksim, džekiem apkārt arī tur tusos visur, kur viņam visu laiku tas grib nopisties tā kā Superbad filmā. Zinu, ka viņi katru reizi uz balīti grib vienkārši piedzirdīt čiks, ātrāk ievilkt gultā un nopisties. Tikai, lai to izdarītu.
Es zināju, es biju rajončika audis, man bija daudz rajončika džeka apkārt, un es zināju tādu vienkārši lietu, kā es zinu vairākus paziņas, kuriem bija tāds, jā, es tur vakarā aizgāju, iedevu 20 latus maukai, un visu izdarīju, un tas jau viņiem bija kaut kādi jau 13, 14 gadi. Jā, tas izklausās slimi, jo tas arī ir. Un man pašam ir bijis, kad es uzaugu tur tajā avotielas apkaimē. Regulāri bija sīkajiem, kad tās maukas, ejot garām, hei, tur wanna play, man tāds, fuck nav, tev zobi nav, bļā, fuj. Es zināju, cik tieši viegli to ir izdarīt. Tā kā man nevajag pirkt šņabi vai kaut ko. Un es līdz šai dienai neesmu par seksu maksājis. Nekad mūžā svertu gādu. Es uzskatu, ka tas ir waste of labs krāns. Bet es zināju to, ka es nezinu, ja man tik ļoti niezētu, es varētu sakrāt to pusdienas naudu un aiziet, visu izdarīt. Bet nē, man tas labāk skatās par forņuks, man pašcieņa arī ir. Nē, ļoti labi, ļoti labi. Jo man liekas, ka, tā kā, es nezinu, jā, tā, nevainība, man liekas, kā kurš uz viņu skatās. Jo... Es arī, man liekas, man nebija 15, man liekas, ka es zaudēju nevainību, ka man bija 19 vai 20 gadi. Tā kā... Man diezgan līdzīgi kā Stepam, man patīk tusiņos vienkārši pavadīt labu laiku ar draugiem, un man tās meitenes bija tā kā bišķiņ tajā vecumā otršķirīgas. Man nekad negribējās kādu speciāli tā kā, tur piedzirdīt ar domu vai iedzert kopā ar meiteni ar domu pēc tam tikai nodarboties ar seksu. Man patika pavadīt labu laiku ar meitenēm, tur pasmieties, nezinu, tur paspēlēt galda spēles, kaut ko padarīt, kaut ko tādu. Man pat tas nepatika, jo man tā vecumā bija aktualitātes, bija čista reāli mūzika, filmas, blā, 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 un kaut kā es nezinu, ar čiks, piemēram, ko es tur nezinu, kas, 16 gados lavās iekšā kojotos, kā es parunāšu pankroku. Ar viņu nav interesi nekāda. Vienkārši klausīties kaut blā, 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 no viņas es negribu. Ķipa. Un tad atkal vienkārši gaidīt, ka viņi izrabīsies, lai kaut kādu reipīšu šit mēģinātu izdarīt, un arī nē. Un man vienmēr šis ir licies, disturbing arī tajā vecumā. Es ceru, ka šitā paudze bišķīt izglītotāk un paaugusies, jo tas cik reipīgi džeki kaut kādos 16 gados runā par čiksēm, ka nepazēs, nestāv kājās, viņai līdz bez mazajiem tāds, tas jūs esat tā kā šitik tālu, lai pēc reāli izvarotājiem izklausītos. Paldies Dievam, cik es zinu, neviens no maniem draugiem neko super creepy nav izdarījis. Un viņi visi mēs esam izauguši un tādā garā. Jo, teiksim, tad, kad mēs ar kaut kādu mūziku sākām ņemties jau tādu, tiklīdz es dzirdēju, ka vispār kaut kāds weird shit notiek, lidos ārā no dzīvokļa, nedod Dievs. Ir īpaši, kad visi tusē ir kaut kāds. Tā jau visiem, vajag justies brīvi, jo alkohols, narkotikas, viss pārējais. Un tad, ja vēl ir kaut kāds krīps apkārt, tas ir tāds, Ko tev kaimiņi teica? Yeah. Cik bieži policija te viesojās? Pirmais pritāns mums bija citu virs hūčopu. Tas bija stāvis hūčopu. Kur atrodas hūčops? Grības jau 72K. 72K2. Eit pirkt hūčotu, šautāts Ozolam. Bet tas ir smieklīgi, ka tas pie veselības ministrijas ir veselības ministrija. Jā, tas pat pagāms. Tā kā ēka veselības ministrija, un tad ir hūčops. Un iedomājies, ka viņa pritons bija virs hūčops, sanāk pie veselības ministrijas. Galvenais, es pat atceros, ka es Ozu biju iepriekš redzējis kaut kādos koncertos, kā skatītājs. Es atceros, ka pirmo reizi viņš izredzēja. Es zinu, ka tur rīktīgi pohās, kaut kādās čībās ārā vēl kaut kāds slapdraņķis un kādā pufanē aizpams. Tās te vēlcies pīpēt cīga kaut kādā aliņu rokās. Un iznāk Ozs, kūlas gājienu blaku. Man tas, nahuj, man pēc tāda bomža jāizskatās šobrīd. Bet tas bija pirmais. Un tur mums, neparvēlti pēc 9 mēnešiem, kad beidzās līgums, mums vienkārši pateica, ārā, get the fuck out. Mums katru weekendu vismaz vienu reizi brauca policija, bet bija tas vienreiz rekords, ka 3 reizes atbrauc. Bet mēs jau bijām iemācījušies to, ka fucka pašvaldnieki, mēs varam vienkārši nevērt viņam durvis vaļā. Okay. Tas tā darbojās. Viņi tev zvanīs kaut kādu brīdi, un tu viņi aizies prom. Vai arī, tu pagriez mūziku klusāk, viņi aizies prom. 40 minūtes pagāja atpakaļ. Tur arī nevar izkontrolēt, ja visi trepo iekšā, tad to skaņu nevar novadīt.
Protams, ka es tur staigāju, tur nedara tā. Mums vispār tas dzīvoklis bija kreizīs. Mums tur pusgadu nostāja iepirkuma ratiņu, ko mēs jaunajā gadā nozagām uz ielas. Tā kā vienkārši istabā stāvēja. Nu, izklausās, ka jums pirmie 3-4 gadi bija vienkārši kreizī. Mums tur jābūt 3 divāni, 3 gultas. Kaut kādi 2 skapīši, 1 Xbox ar televizoru, kaut kāds matracis, tad iepirkuma ratiņu. Mums bija tā kā tas mīms, kur džekiem neko vairāk nevajag. Tur ir matracis, ūdens pudele un televizors ar Xbox. Mums tā arī bija. Galvenais dzīvoklis bija smuks, tādiem lieliem griestiem. Es nezinu, kā viņi vispār tādiem dauņiem, kā mums iedeva tādu atbildību. Tā kā, tas bija pirmais. Otrais bija Ģertrūdas iela pie Barona centra. Kroči, tur aizgāja bišķīt pa traku. Tur... Nu, labi, pirmajā jau aizgāja bija šī pat rāka, bet tajā aizgāja tik tālu pat rāku, ka, pa lielu mēs pat neskaidījām tās līguma beigas. Tas bija tā kā peak wavy slimais moments. Viņi vienpusēji lauz līgumu, jā. Un nē, viņi vienkārši pieklāvēja pie durvīm īpašnieks, atvēra durvis, viņš pateica, jau mēs zinām, ko jūs te darat. Jums ir 24 stundas, lai jūs te vispār nekas no jums nebūtu, vai policija nāks. Teiksim, tā skaļums vairs nebija, tā vairs nebija problēma. Un mums bija tāds, lecam laukā. Par to pat man pirmajā albī pat ir bišķīt iekšā teksts. Bet jā, un tad back and forth ir visādi. Ar mazākiem laika intervāliem mainījušies. Ir vēl tur klusajā centrā viss kaut kur, bet tad kaut kādu, kurš tas sanāk 22. vai 3. gadus pirmajās nopietnējās attiecībās nokļuvu. Un ievācos meiteni, un tad padzīvojot tā kaut kādu 1,5 vai gan 2 gadus, es sapratu to, ka baigais hevak. Tad es pat nezināju, ka nevar nedzīvot tā, ka tu kāp no gultas ārā, un kaut kas grīdas mētājās. Un es sapratu to, ka holy shit, tu vari kā dzīvot klusumā. Jūs ir 2 pa visu dzīvokli, jā, kaut ko tur čubinaties, skaties tur Netflix, un nav sajūta, nezinu, policija tur izreidos durvis vai kaut ko. Jā. Kāds bija tās attiecības? Tās bija tā kā monogāmas vai poligāmas? Monogāmas. Tas ir tuvākais normālai dzīvē, kas man ir bijis. Okay. Bet jā, tas bija labas attiecības. Es ceru, ka apusēji. Bet tu vispār esi attiecību vai vairāk tāds, tā kā... Esmu sapratis, ka jā. Es esmu totāli, jā. Man defaultā patīk, kā jau es teicu, esmu pieredzi dzīvot kaut kādu noizu apkārt. Viens pats, es nezinu, es vispār baigi ilgi varētu izturēt. Man liekas, varētu palikt nakšņot. Un es, piemēram, tagad arī esmu attiecībās dzīvoju atsevišķi, bet pie sevis es tur dažreiz palieku pa nakti. Tas arī viss. Man nebaigi nepatīk tas klusums un tā. Man patīk ikdienu kaut kā bišķīt, kaut kā dalīt kopā. Kaut kā, vienkārši 2 tipi ieliet, cool, vai iet pusdienās, vai tādas lietas. Tā tu sēdi viens un tu sēdi telefonā, pacel acis, vēl skaties, citi bučojās, tu nē. Jā, bet tev neliekas, ka tomēr tā daļa, ka tu esi viens pats arī ir diezgan svarīga? Priekš tam es pāris reizes nedēļā palieku pa nakti savā dzīvā. Šīs attiecības ir monogāmas vai poligāmas? Poligāmas. Okay. Jā. Jā, jo tā kā teici, ka tu vairāk... Apusēji frīkī, teiksim tā. Okay. Bet, ja tu varētu būt tādās attiecībās, kur to meiteni pasaka, tā kā, hei, ne pa malām, ne... Es biju tādās. Jā. Normāli, jā. Tur bija citi aspekti, kas nestrādāja. Un es sapratu, ka noteikti ir vieglāk, ja es varu. Teiksim tā, arī likt galdā kaut kādas ir savas fantāzijas vai kaut ko es gribu darīt. Un sliktākajā gadījumā es dabūšu nē, vai nevis kaut kādu. Līdzīgi kā Doloris, ka viņa ir pilna mīlestība, ka tev vajag dalīties vairākiem cilvēkiem. Tā ir teica. Jā, jādalās, atcerieties pa prežiem un tā. Tu iepriekš, ka mēs runājām, sākumā tu teici, ka tev mantiņas nepārāk? Mantiņas nepārāk. Man nav, teiksim, pretenziju, nezinu, čiks paprasīt, es gribu šito sevī. Jā, vai nē, bet, man nav īsti interesi. Man neliekas, ka es nevaru izdarīt kaut ko tā mantiņa nevar. Un attiecīgi... Tu vari arī vibrēt?
Vibrēt es nevaru, bet Vai sūkt? Viņš nevar sūkt. Nē, vibrē. Vibrē. Viņš var laizīt, nevar. Ir Mātiņas, kas var. Nē, var tik labi. Kas ir tava mīļākā vieta, kur nodarboties ar seksu? Teiksim tā, noteikti kaut kādā safe environment. Man ir bijis gan public, gan mašīnā. Un noteikti dzīvoklis, kur ir pieejama gulta vai vismaz dīvāns, ir that's the shit. Okay. Es esmu sapratis, ka duša arī nav the best. Esmu bijis tādā, kā es varētu teikt, Svingeru salā, un tad man ir sanācis arī pa nakti uz ielas to darīt. Un nav mans kaut kāds 10 minūtes izturēja, un tad palika bišķīt nērti. Neviens man neredzēja. 10 minūtes ir daudz. Bet tur tas ir legāli. Tā kā tie, kas skatās un pārmet. Pirmkārt, tie, kas skatās un džadžo, nafigam jūs skatāties. Kāpēc jums interesē, kur mans krāns bijis? Man liekas, vispār cilvēkiem viņiem interesē. Ko tu esi darījis, ar ko tu esi gulējis. Tas visiem interesē. Protams, es jau arī padalos. Vienkārši. Man nav nekauna, negoda. Cilvēki nekad nekomentē, bet viņi klusībā skatās un domā, es arī gribētu tādā, kur ir tāda sala. Jo, lai es arī negribu, man interesē, kur ir tāda sala. Tu teici, Svingeru salā. Viena no Kanārijas salām. Okay. Man uzreiz viņa nav, viņa ir vienkārši seksa sala, bet tur ir burtiski viss ir vienalga hetero, gay, bi, swingeri, vai tur ir swingeriem, piemēram, atsevišķi hoteļi veseli, tā kā vairākiem stāviem. Tur ir lielākā šitā, es gan, diemžēl, meklēju to vietu, bet apmaldījos. Tur ir kāpu zona, tā kā lielākā pasaulē publika seksa vieta. Bet man bija izlādījies telefons, bija jau nakts, nebija baigi silts. Es tur vazājos tā kāpām, un tad ej nahu, reāli. Es negribu reāli. Plus vēl, vienmēr, kad tu kaut ko šitādas freaky adventures iesaisties, vienmēr iespēja redzēt vai uzskriet kaut kam, ko tu negribi. Īsumā gribēju pieskarties vai daļradē, es gribēju prasīt, vai tu esi uzrakstījis kādu tekstu vai dziesmu kādai meitenei? Actually, jā. Bet viņa ir arī publiska? Viņa ir publiska. Ar Vikiju Vaitu kopā no Bloody Hills. Viņa nav baigi populāra. Viņa, man liekas, ir Vikija Vaita kodā kanālā. Bet jā, ir ļoti romantiska. Bet es nebaidos būt kornī, ja vajag. Es neesmu dzirdējis. Viņa pat 90 sekundēs mēs izpildījām. Viņa, starp citu, Vikija Vaita, jeb Valta Bērziņa, viņa piedziedājums, viņam bija piedziedājums, tas ir par... Arī, man liekas, pāns. Sirds ledus augstā. Okay. Paka. Viņš veltīja savu daļu savaitai, laika draudzenē, un es veltīju savējienas. Tas mēs viņu pa 90 sekundēs izpildījām naudēt. Okay. Tā kā romantiķis arī var būt, nav tā, ka es vienkārši pisos kā trusis, tipa. Bet es abus man, abi patīk. Vai abus apvienot? Come on! Tur jau sākās, kad abus apvienot. Jā, tieši tā. Varbūt liela sirds, un tad tā sirds paliek vēl lielāka. Ko darīt? Liela sirds, liels pīms, ko vēl vajag. Jo. Varbūt pastāst, kas ir tavi kinki? Atklāti kaut kādu, es nezinu, pēdu fetišu vai... Zini kā kinki vienmēr vienādi. Kas ir tāds, man liekas, vieglāk uzskaidīt, kas nav. Zini kā kādā iekaršanas momentā kaut kāds paspēlēties pēdām, man pat neliekas nekāds kinks. Man liekas, zini, tev tas cilvēks par patīk, tā kā, ko? Jā. Pišoties, palaizīt pēdas, tas ir normāli. Vai tev to izdara, es nezinu. Let's be honest. Es zinu, ka laikam man kā reperim nepiestāv runāt par tā fuck you guys. Es gan jau vēl kaut kādas vispār trakās lietas darat. Un I don't judge. Tā vienmēr ir. Cilvēki klusumā dara trakākas lietas. Kas ir kink? Piemēram, man ir bijušas lietas, kas porņukos, tas pats public sex, kas man licies interesanti, bet es dzīvē pārbaudu. Nav. Tas, kas man patīk, noteikti trīsami. Kaut kāds partners swaps kādā ziņā arī interesants, bet arī uz īsu brīdi var palikt tāds bišķi. Kādā sastāvā? Man ir bijis tā, kad kad es skatos kaut kādu porno, man liekas, ka man šis varētu patikt, piemēram, pats stulbākā lieta, jo es esmu pats greizsirdīgākais cilvēks pasaulē, kas varētu būt.
Man liekas, ka mani šausmīgi uzbudina tas, ja es redzētu savu partneri nodarbojoties ar seksu ar kādu citu. Cock holdings? Nu, kinda, laikam, jā. Vai tā kā uzskrietu virsū, kaut gan es zinu... Kakholdingā, man liekas, ir tā pazemošanas aspekts vēl. Varbūt, Šitas, jā. Man liekas, vienkārši voyeurism. Jā, Es nezinu, un ķipa, ja kā, es jā. uzskrietu virsū un redzētu, man liekas, īstā dzīvē es vienkārši sāku traudāt. Bet tā kā, kad es skatos porno, tad man tāds, this is nice. Jā, ir pornikos kā nekā visādi šitie stepmām un vispārējās sadaļas, kas dzīvē būtu really fucking weird. Jā. Bet pornikos, ir cilvēkiem tas kaut kāds animalistic instinct, kur tur viņi darbojās. Tā kā tas ir tas, bija tāds mīms, kad jautāja, tā kā, ko darīt, ja tev draudzene, tā kā puisim, ko darīt, ja tev draudzene tev atsūtītu video, kur viņa tā kā nodarbojas ar seksu ar citu puisi, un tas puisis teica, es vienkārši norautu kulakā uz tā video. Jā, man tā nebūtu gan. Tāpēc es saku, tā kā liekas, ka, ķipā, jā, tu esi horny, un varbūt tev liktos tas nice, bet man liekas, ka tā galīgi nav. Zini, tur vajag noteikums, ja to partneri sastādīt. Teiksim, jā, tev tādu video atsūta bez konteksta, abas divas nosista pēc tam. Bet mēs būtu sarunājuši, ka tas ir tas, kas man patīk, un man to izdara, tas būtu dubult hot, ķipā. Bet, nē, fuck nav, man laikam nepatīk. Kā pārsteigums. Varbūt man uz kaut tādu varētu pierunāt. Es pilnībā zinu, ka man tas nepatīk, bet tā kā, jo es čīstās, man greizsirdīgs cilvēks. Es reāli pulupot uz to vietu un vienkārši tur, tā kā viss būtu slikti. Bet tā kā, jā, kad es skatos... Nevajag, ir lietas, kam ir jāpaliek ekrānā. Kas paliek vienkārši fantāzijā un viss. Jā, ir lieliski apzināties arī to, ka ir kaut kas, ko nevajag krosot. Kas vēl, tā kā, nezinu, kas vēl? Man nepatīk kaut kāda roleplay elementi, teiksim... Pārģērbties, jā. Teiksim tā, tas policijas krekls, kas man Instagramā vai koncertos ir bijis, viņš nav izmantots tikai koncertiem. Kas vēl? Es atceros, tev bija suņu maska, zelta mikrofona. Kaut kāda maza BDSM elementi ir tikai open. Tur gan vairāk tā apspēle ap sliktas suns bija, jo toreiz bija prikals tāds, kad gadu iepriekš, kad iznāca albums, es nokavēju kaut nedēļu vai pāris dienas, lai viņu iesniegtu. Un, kad es rakstīju zelta mikrofonam, viņām bija tāds, nē, šogad, citus gadus pieņēma, pofīgi. Šogad, redz, viņi izdomājuši uztaisīt egzemplu un mani nepaņemt. Un man vēl beigās pašāk, vispār baigi žēl, jo žūrija saka, tu stabili būtu ticis nominācijās. Zin kā, tas bija iepriekš pa sirdi, es biju niknis, es biju pa sienu nahuj klapēju. Bet tāds nahujām, es zinu, ka no vienas puses un vainīgs, no otras puses Jesus Christ, jums tiešām tas tik daudz maina. Ej, dirst. Un kad gadu vēlāk mūsu bandu nominēja, es sapratu, ka šis būs veids, kā es viņai jūsu ģimenes pasākumā aiziešu bēdēs maskā. Bet, fuck, yeah, kaut kāds, labi, tā maska, man liekas, būtu bišķi too disturbing. Ne disturbing, bišķi tāda smieklīga liekas. Jā. Bet viņa bija tāda suņa, bet tāda vairāk gimpa, tā kā. Okay. Bet es nezinu, kaut kāds tāds prikals es būtu noteikti atvērts. Man tas nekā nenobiedētu. Kaut kāds laida BDSM arī kaut kāda, zin, kad tur bišķi pažņaukšanas, sasiešanas vai kaut kas tāds ir ok. Pēršanas un kaut kāds vēl nedodies līdz asinīm. Čīsta nav mans prikals. Tas to laikam tādas overall lietas būtu tas, kas būtu tie kingi. Jā. Un tajos gadījums sakaros noteikti arī kaut kas erekcija uzdzinošs. Kas kaut kā varbūt, nezinu, interesants tavuprāt, ko tev partneris ir jautājis izdarīt? Kas jautāts? Jautāts man ir visāds crazy stuffs arī. Man body counts ir diezgan crazy. Es vienreiz uzšķirāju čiksai. Okay. Bet es sapratu, ka man tas... viņi reāli prasīja, ko man darīt. Tā kā mamma ir vienkārši atskaities. Bet viņa reāli prasīja. Mamma neliec vienā teikumā ar to. Tā bija... Kaut kas tikko notika. Nē, es... Viss kārtībā, Elīze. Es viņu pieskatījos. Nē, tad bija kaut random čiks vienkārši. Tas bija karsti, mēs bijām piedzērušies un viņiem bija tāds, vai tu vari tā? Man tāds...
Say no more. Say no more. Es zinu, kad ir cilvēkam tas riktīgi, tipa, zinu, kuriem būtu tāds, tiešām es varu, tipa, un kas es būšu, lai tā sakot, čakarētu balīt, bet tas galīgi nav mans, tipa, mana lieta, tā kā. Un atkal, ja kāds skatās un saka, fuj, what the fuck, kāpēc, lai tu skatītos, tas zini, ka esmu weird. Kāds ir bijis, varbūt, lielākais cilvēku daudzums, nezinu, ar kuriem tu esi nodarbojies seksu vienlaicīgi? Nu, tā kā es nezinu, ja tā ir ordīs, nezinu, 10, 12, 15. Zini kā, ne jau ar visiem. Nu, jā, bet cik ir bijuši šī telpā? Istabā. Zini kā, ir jau tie, kas pišās, kas arī, skatās, kas vienkārši iedzer un tā, ja ir tāds seks partijas. Es sen esmu tādu bijis, es atceros, tā, kad man te ir tik friki laiki, tad es biju uz pārstādiem arī, es nezinu, 6, 7. Okay. Nu, ja pieskaitīt, gan jau, ka kāds vēl ir otrā stāvā, tad gan jau būtu vairāk. Okay. Bet es neskaitu. Mēs runājam par telpu. Kas pīpē ārā. Kā čiks gāja to tēdu, no. Okay. Bet mēs tev gribam parādīt tās mantiņas, kas mums te ir. Aha. Tā, sāksim ar šo, jo šim ilgāk jāiedarbojas. Tev vajag uzlikt šito mazlietiņu. Vai tu zini vispār, kas ir šķidrais vibrators? Jo šis ir šķidrais vibrators. Paga, ko es negribu likt viņu uz lūpām. Tu vienkārši... Nu, var arī nelikt. Pagaršot. Pagaršo. Bet uz lūpām labāk viņu jau iesmērēt. Es ticu, bet I'm good. Tev bail, ja? Nē, man taču nav bail. Vienkārši... Es jau mēli jūtu, jā. Kas viņam ir? Viņš ir tā kā tingling efekts, tā kā vibrācija. Tāpēc viņi arī sauc par šķidro. Man liekas, es pieļauju, ka viņi pat uz mēles varētu just labāk nekā uz lūpām. Viņš ir dažādām. Viņš tā nambi un vibrīgi. Jā, vienkārši, lai uz lūpām, lai viņš nebūtu tik spēcīgs. Šitas ir inčīgs patiesībā, jā. Viņu uzliek uz klitora, un tad viņš stimulē klitoru. Vienkārši es tagad brīvēšu viņu lūpas, bļēd, pēc tam būs Instagramā video, kur, bļēd, pa mani irgāsies, reāli. Tā kā, fuck that shit, reāli. Reāli, no didī, jo. Period. Tā kā, es varbūt esmu fiks, bet es negribu reāli. Jā, baby šeļi mēs nepārdodam. Okay, bet jā, tā ir vienkārši, tas ir šķidrais vibrators, kuru var arī likt uz dzimumu locekļu, bet nezinu, cik tas ir patīkami, bet uz klitora, un tad var nodarboties ar seksu, vienkārši stimulē klitoru seksu. Nu, ir atsevišķi produkti. Smērēt uz mēles, un tad viss notiks tāpat. Nu, jā, var arī uz mēles. Bet, nu jā, ir vīriešiem ir atsevišķi, ko liek uz locekļu galviņas, kas atvēsina vai... Es zinu. Tā kā tam līdzīgas lietas. Okay. Šo es vispār saucu par trubu. Kokriks. Saucu par santehnikas trubiņu. Jo šeit nu jā. Es ticu, ka vienā ir krāns, vienā ir tols. Un man ir citas, jau jums pirms intervijas teica, man kokringa ir nepatīkams pirmais storijas, kad man palika 18, 19 gadi. Un draugi būdam draugi. Man Šomskaroči uzdāvināja kokringu, kas bija... Šo bija rozā krāsā, tad truša galviņa, kas vibrēja, domāt, lai tu pisies, ka viņa klitoru stimulē. Un, gročā, es vienu dienu sēžu mājās, viens pats dzīvoklī, kaut ko sēžu pie kompja, getting horny, man tāds, varētu, padarīt šītu, paskaties porņakas. Es esmu sīkais un tīnis, bet visu laiku tas ir tas, ko tu dari. Un es izvelku to kokringu, uzvelku virsū, un, es nezinu, viņš man pamāzi izrādījās, ka es vienā brīdī reāli sāpums, jo esmu krānta lilā jau ir palicis. Un es viņu dabūt nost arī nevaru. Tagad, starp citu, lifehack, Džeki, jums kādreiz ir problēma stojaku publiskā vietā, ka, jums vajag papis stojaku, jums bikses stāv, jums jāuzstājas tuļņās. Aiztur telpu 10 sekundes, pietrūks skābeklis, krānam, un viņš izslēdzās. Es to laik nezināju. Okay. Kādu dabūju nost? Šitā, es saprotu, ka viņu beidzot dabūju nost, man bija krāns jau bija uzsprādzis. Es kruču viņu dusmās pa logu izmet ārā. Cik ilgi tu viņu lietoji? Nezinu, no tā momenta, kad es viņu uzvilku līdz brīdim, kad es sapratu, ka dirsā bija kaut kāds 3 minūtes. Un es atceros, ka es niknumā... Tas ir ļoti cieši. Varbūt, jā. Varbūt liels krāns. Varbūt, no joke, tā ir problēma bijusi. Anyways, es atrauju logu vaļā un es izmetu viņu pagalmā. Es dzīvoju Purčika tajās blokmājās. Es iedomājos, ka tas bombas, ka jau pēc tam narkomāns staigā. Meklē kāds pudeles pa krūmē un atrod rozā kokringu. Jā. Interesanti. Šits te reāli zinu, ko mums pastāstīja.
šis ir prostatas stimulators, vai ne? Un mums pastāstīja to, ka, ja tu... Es ceru, ka šis nebūs nekur jābāž tagad. Griezos otrāk. Bet, ja tu tā kā nobeidz tikai tā kā nobeidz priekšā, tev iztukšojās tikai puse no taviem sēkliniekiem. Jā. Bet, ja tu nobeidz, kamēr tev ir prostats orgasms, tev iztukšojās pilnībā viss. Okay. Iedomājies, bet tu esi kādreiz tādu lietojis? Nē. Es esmu kaut ko līdzīgu meitenēm izmantojis. Jā, bet vai tu zini, es zinu, kā dibens strādā. Jā, bet tu zini, kur vīrietim atrodas prostata? Jā. Pirksta attālumā, ne? Jā, apmēram tā kā rādītāji pirksta attālumā. To pašu, ko pārbaudēs arī dara. Jā. Jā. Baigi agresīvs, Šis ir diezgan... Viņam ir tā volums arī ir. Vispār. Nē, es viņu knapi rokās var noturēt. Iedomājuši tā dibinā, tur jau apraudāties. What the fuck? Manuprāt, ka vispār prostata stimulātori ar vibrāciju iesācējiem ir diezgan ekstrēmi. Vispār ar vibrāciju kā tādu, jo mums ir Aneros kompānija. Tur daudz, kas izskatās, ka nav iesācējiem paredzēts. Anatomiski veidot pareizi vīrieša ķermenim, kas nevibrē, kas ir tā kā iesācējiem nosacīti. Bet šie jau, manuprāt, ir diezgan jau tādiem experience users ar vibrāciju. Viņš izstāsta pēc tā zvaigžņu kuģa no Star Trek. Šo var vadīt ar aplikāciju, viņu var pielāgot savam prostats leņķim tieši tā spēcīgāk, ja tu gribi spēcīgāku stimulāciju, ja tu gribi netik spēcīgu stimulāciju. Tas ir tāds liels bonus. Plus viņš vēl... Tu skaties, kamerā neskaties. Plus viņš... Es tev stāstu vienkārši. Es jokoju. Plus viņš masē starpeni, kas atrodas starp dibenu Gūts to sauc, man liekas, angliski. Jā, okay. Jā. Latviski starpene. Starpene? Jā. Es tagad zināšu. Tā kā, vai tu vari pateikt, kas ir šis tev, prāt? Šitas iet uz krānu, paļabom? Jā. Tur droši vien ir, nē. Es domāju, ka varēja abējādi, godīgi sakot. Viņš šādi klitori vai viņš arī otrādi, kā tu rādīji tieši tā. Ar to uz augšu. Šitas izskats īņķīgi. Jā, šeit tu ieliec dzimumu locekli. Šis ir kā, principā, arī kā... Es domāju, pietiekam garlaicību, tur var atrast daudz veidu šitam pielietojumam. Uz degu nevar uzmaukt. Šis, stimulē klitoru sievietes, un šis ir tā kā pagarinātājs. Un var lietot kopā. Okay. Šī ir man mīļākā rotaļlieta. Šī arī ļoti Prusekam patika. Šis ir tādiem, man šis reāli atgādina. Es sapratu, kas tagad tas ir. Es zinu, ka tu uzliec telefonu. Tāpēc, ka tev ļoti patīk video spēles, komiksi un tam līdzīgas lietas. Un šis ir... Un tu vienkārši tā turi un skaties tu porno. Un tad ziemā, tu vari ieslēgt sildītāju, viņš vēl tev sildīs. Tā kā nekas nav jādara, dzīve izdodas. Šitas ir we live in, un tu tiešām ir tā kā spēlē kontrolieri. Kā tu viņu ierabīji? Jā, tur. Viņš tikai tevi uzrunā, ka viņš ieslēdzās. Hello, freaky guy! Būtu labi, ja tur varētu uzlikt kaut kādu spēli. Tu kaut kādu Colin McRae, tad rallija spēlē, tad tikmēr blovo. Vai iedomājies, tu tur varētu tā kā ierunāt kaut kādu moningu, un tad tev ir draudzene, un tu pajautā tā kā, vari bišķi pamonot. Mēs Spānijā redzējām diezgan līdzīgas lietas blobutam. Kur tu ar AI palīdzību var uzlikt jebkādu cilvēku seju. Un tur bija tā kā pornogrāfija uzlikt ar Donalda Trumpa seju. Tas ir krīpi. Es pats sevi uzliktu vēl. Iedomājies? Es varētu tā. Jā, bet viena lieta, par ko es gribēju varbūt mazliet nopietnāk no tām mantiņām, par ko es gribēju parunāt, ir par drošību un par prezervatīviem. Ko es gribēju tev jautāt, vai tu zināji, ka prezervatīviem ir izmēri? Jā. Katram. Es zinu, un esmu to atklājis the worst way, kad saplīst. Vai tu zini, kur viņus var redzēt katram? Uz paciņas? Jā. Un parasti, ko tur tie 56 mm vai cik tur? Redz, 53 ir šim.
Man ir kaut kādi 56 mājās stāv. Manuprāt, kad šie ir arī ar 53, tie ir mūsu... Tā kā average. Jā. Nu, vidējais lielums ir 53 mm. Tas ir vidējais lielums. Piemēram, šiem Lelo Hex prezervatīviem, kas, nu, principā, sakot, ka ir visdrošākie prezervatīvi, kas šobrīd ir pieejami pasaulē. Šiem ir parastiem izmēram ir 54. Nu, labi, es viņus nevaru uzvilkt tā grūti, reviewot. Jā, un tad... Kurš teica, ka nevar dvai? Mūsu veikalā ir pieejami lineāli. Un tad tā kā es šeit zinu savus izmērus. Nomērīt. Jā, parād. Bet gribu redzēt, kāds izskatās. Nu, tu principā noņem to, tu vari noraut to līmlenti, to, un es nezinu, man nav neviena apgaļa lieta. Šito tu iesāc. Kas? Rekuķipā tu nolaic te? Tas apkārtmēr. Jā, apkārtmēr, un tad tu zini savu prezervatīvu izmēru. Un, piemēram, šim prezervatīvam ir, cik tur bija kaut kā? 53? 50. Iedosiet man to lapiņu. Jā, droši. Tā kā, jā, mums ir pieejami līdz pat 72 veikalā. Jā. Un mazākais izmērs pieejamais mums ir 45. Okay, jo mēdz būt tā, ka, jā, nu, zini, parasti ir kaut kāds vairāks paciņas mājās stāv, tad ir tādi, kas ir ērti, ir tādi, kas ir neērti. Jā, jo viņiem ir nu, izmēri, tā kā izmaiņas, jā, un te var izmērīt tā kā tas ir crazy. Un lielāko izmēru. Tā kā zaļais ir mazākais izmērs mums pieejamais, un zilais ir lielākais. Tā kā to atšķirību gan var just ar pirkstiem, gan nu, ļoti izteikt vizuāli. Ak, man. Zaļais ir mazākais. Es nebiju redzējis tā kā tos izmērus. Jā, bet... Jā, man nebūs ko iesākt ar abiem diviem. Šitie jau ir tie... Kā bija BBC. Nu, viņi ir tiešām tā kā, nu, milzīgi. Nu, tā kā... Es varu vienu attaisīt? Jā, varu vienu attaisīt. Nu, viņš ir super liels. Kā jau būdams pieaudzis vīrietis, grib pamēģināt piepūsti. Mošs, ka viņu var uz fistingam izmantot. Iespējams, jā, bet mums ir atsevišķi fisting cimdi. Mums ir atsevišķi fisting cimdi. Nu, nē, lai... Proč nebūs. Es pat piepūstu viņu nevaru. Good luck. Viņš ir ļoti liels, jā. Jā, nu tas apkārtmērs tiešām ir super liels. Tā kā... Nu šis, jā. Šito jau kā pelcepuru izmantot. Tā kā, jā. Nu, jā, es nezinu, varbūt no šī, ko mēs apskatījām, ir kaut kas, kas ir tā kā iekrits tev acīs, kas būtu fun? Nu, nē, es zinu, ka man noteikti tā blowjob mašīna ir... Vai fāri interesantāk. Briesmīgi, ka viņš tur tās... Sprezis vai mašīna? Sprezis. Tā kā, esmu pēnams rociņā, ja tev... Jā. Tā kā, tad labāk tā kā darīt freaky stuff bez tādām lietām. Kā jau es teicu, man patīk arī porņaki. Līdz ar to šitas melnēs iet ļoti labi kopā ar to. Prēži jau ir. Mantiņas, kokanīgi man ir... Kaut kad vēl ir sanāca, bet pa lielam man tā viena, tā pirmā pieredze palikusi atmiņā pārāk ļoti. Es domāju, gan. Un mantiņas, jā, man ir uzreiz sajūta, kad es kaut ko neizdaru līdz galam. Ja tur te saka, ja man prasītu, es uzvilktu, fuck it. Bet tā man ir, es ļoti labprāt pieņemu šo challenge, ka tas pats tiek galā. Jā. Ok, jā, interesanti, jā. Tā kā mēs jau tuvojamies beigām, tad ko tu varbūt ieteikt tiem cilvēkiem, kas tādi kautrīgāki ir? Jo, kā tu iepriekš teici, tu arī tāds nerdy un tāds, bet pasties tagad uz sevi. Tā kā... Baigi banāls, ka nees mīlat sevi, kroč. Atrod lietu, ar ko jūs esat forši cool, ar ko jūs ir vieglāk sevi saprast, sevi atrast. Nejūtaties slikti par to, ka jums kaut kas interesē, par to, ka jūs varbūt esat frīkī vai atšķiraties, vai jūs esat hornī un jums gribās būt grupņikā. Nahujam nē. Ir 101 veids pēc kā grupņikos nokļūt. Es ceru, ka jums ir vecuma ierobežojums šitam kaut kāds. Ir. Ok, cool. Es negribu, lai pēc tam man kaut kāda niknē vecāka raksta, kāpēc tu man 14 gadniekam stāst par grupņikiem? Nē, YouTube'ā ir uzlikts. Jā, nu viņi tāpat jau to visu skatās Pornhubā. Anyways, gribi grupņiku,
iepriekš tam aplikācijas saiti dzīvojam 2025. gadā. Ir taču arī visādas frīkainas kompānijas. Atliek tikai patusēt kādu pāris gadus, un tu tādu kontaktus un cilvēkus uzzina. Ir speciāls vietas, kur var aizceļot. Un tas neatiec tikai uz trīsumiem, tas attiec uz attiecībām vai uz... Bet galvenais to visu darīt saskaņoti. Lai nav tā, ka, ja ir attiecības, tad otrs cilvēks nezina vai kaut kas tāds. Tad sākas problēmas. Jā. Tu vari, manuprāt, kad seks nav īsti par to darbību, bet par komunikāciju vairāk. Jo, ja visiem patīk, un jūs to visu nokomunicējat, visu var sarunāt. Jo iespējams tas, kas tev licies pretīgs iepriekš, bet tad, kad tu izdari un tu redzi, ka tam cilvēkam tik ļoti patīk, tev pašam pat iepatīkās. Un, piemēram, arī ar to, ka es pirmie, izteicos tā, ka es tā nekad nedarītu. Pilnībā arī saprotu cilvēks, kas, maksā par seksu. Ņem prostitūciju jau tādu. Es neskatos uz leju uz seksworkeriem. Es nekādi nenosodu to. Un varbūt es pasmietos, pamest joku, bet arī pa mani var mierīgi, pa manām izvēlēm un frīkainību var pasmieties. Līdz to pasmieties mēs viens pa otru varam, bet vai nenosodam. Un izmantojot prēžus. Tas ir kaut kas ir jāmācās. Jā, lūdzu. Jā, uz šī drošības nots mēs visiem sakam paldies. Un lai forši izbaudās pēdējās vasaras dienas. Jā, un tiekamies nākošajos podkastos. Čau!